pieprasījums. Mēs tagad sarunās ar Eiropas komisiju šķiet, ka mēs varēsim palielināt vēlreiz šīs summas pa pāri 10 miljonu latu, ko mēs darīsim sekojoši. Mēs tagad tiek strādāts pie precizējumiem procedūrā. Tad, kad tā procedūra būs skaidra, mēs viņu publicēsim, un tad es uzlikšu 1 mēnešu moratoriju, ka neviens nedrīkstēs iesniegt priekšlikumu. Kāpēc? Jūs paralizēsiet projektu uz veselu mēnesi? Jā. Un es neparalizēšu projekti, es gribu tieši tā, ka tie projekti iziet ārpus Rīgas, jo tie ņēmēji Latgalei būs priekšroka? Jā, un viņiem būs priekšroka to, ka Latgalei būs pilns, kā saka, tas atbalsts procents, un tuvāk Rīgai, un Rīgai iekšā būs mazāks atbalsts procents projektiem. Bozovičs kungs, mums ir jāiedod vārds skatītājiem, tie ir vēlētāji, viņi mums šeit ir pavēlnieki, jā, Jāni? Zemniekam un uzņēmējiem... Zemnieku saimniecībā Saulainis. Jānis Pabāns. Kariņā kungs, man tomēr ir jautājums. Tagad jūs solat, jūs bišķi pieturēsiet to mēnesi un tam līdzīgi. Bet ziniet ko, vilciens jau ir aizgājis. Tie struktūra fondi jau ir aizgājuši. Viņi ir arī tikuši Latgalē, bet par ļoti lielam summām vienam otram uzņēmējam. Bet mūsu taču ir daudz arī Latgalē. Un, teiksim, kāpēc uzreiz valdība nedomā un tajā laikā arī... Ko jūs domājat par vienām otrām lielām summām? Teiksim, citi ir izstrādājuši uz 1,5 miljona, bet kāpēc nebija uzlikti, teiksim, griezti 200 000 pirmajam projektam? Teiksim, kamēr salasās, cik to ir, vai atkal par reģioniem varēja taču sadalīt, teiksim, Latgalē iedalīt noteiktu summu no to struktūra fondu naudas, un tad, ja neizmanto Latgalē, tad varētu dot tālāk. Kāpēc tas netika domāts uzreiz? Jo daudziem aizgāja gar degunu investīcijas. Paldies, jo mēs jau zinām, jā. Paldies. Pabāna kunga pieminētā lieta ir labi redzama grafikā, kur esam sagatavojuši, cik no struktūra fondiem, kas ir parakstīti līdz šim, ir tie, kas tiek Rīgai, 51,3%, Vidzemē 15,3%, Kurzemē 15,3%, Zemgalei 14%, Zemgalei mazliet mazāk, laikam pēc teritorijas, un Latgalei tikai 6,3%. Kariņkungs, jūs sakat, tā ir vienkārši bijusi valdības kļūda līdz šim, un viņi to ir apzinājusies, un turpmāk dos Latgalei 51,3% tā kā Rīgai? Nē, es domāju, ka te ir vairāki faktori. Ja būtu tik vienkārši, tad to arī vienkārši atrisināt. Kādi ir tie faktori? Viens ir tas, ka Latgalē ir mazāk uzņēmēju nekā ir citos reģionos un Rīgā. Vienkārši, kā pamatfakts, tad pieņemsim, ka 10% no visiem uzņēmumiem piesakās. Ja ir 10 uzņēmumi, tad viens pieteiksies, ja ir 100, tad 10 un tā tālāk. Tātad ir arī objektīvi iemesli, kāpēc konkrēti Latgalē ir tik maz tas pieteikumu skaits. Bet tagad, lai palielinātu pieteikumu skaitu, tur es uzdevu ministrija attīstības aģentūrai nākt ar priekšlikumiem. Tie priekšlikumi tagad ir parādījušies, viņi tiek konkrēti iestrādāti, ka ne tikai uzliks to 1 mēnesi, kas saka to pauzi, tā lai maijā varētu tikt pie jauniem līdzekļiem, mēnesi pirms tam tiks izsludināti izspēles noteikumi, tā lai ne tikai rīdzniekiem būtu zināms, kas ir jāizpild. Labi, tagad noskaidrosim, Bozovičs kungs, es pieņemu, ka nākamais pārmetums ir varbūt Latgale vienkārši baigi maz projekts. Nemāk rakstīt, nemāk iesniegt, varbūt arī tāpēc tik maz procenti jums tiek no struktūra fonda naudas. Pirmkārt, ko gribu pateikt. Ja informācija ir zināma, tā informācija ir zināma mums. Mums pagastā jau sen ir internets, un mums pagastā strādā 3 konsultanti saistīti ar lauksaimniecību, kas visu to izziņo un laikus izziņo. Tā ka tur tā lieta nav. Kur ir? Tas, ka projektu mums nav, mūsu projekti ir. To parādīja programma Fāre 2000, ka te Latgalē iedeva 6 miljoni eiro. Mēs viņu spējām ar saviem projektiem, ar attiecīgu kvalitāti apgūt. Un tagad, jebkurā programmā, kurā mēs dodam, mums ir pietiekuši projektu skaits, un projekti noteikti ir kvalitatīvi, jo mūs ir mācījuši gan Eiropas speciālisti, gan visi. Tā ir mazliet cita lieta, un to es gribētu prasīt to pašu, ko Jānis teica. Lūdzu, piešķiram mēs kvotas. Tas nekas, kas saka, ka tā ir Eiropā, tā nesaka. Eiropā Latvijā ir viens reģions, bet kā rīkojas mūsu valdība, tas ir mūsu valdības Kariņkungs, valsts varētu nošteikt kādu kvotu, ka, teiksim, 50% šajā gadā, teiksim, nākamajā gadā naudas ir jau
pirmās rokas tiesības ir Latgalē. Nu, ja viņi nemācētu paņemt, teiksim, to projektu naudu, tad šī nauda, teiksim, tiktu arī citiem reģioniem. Tur varētu būt sarežģījumi, cik es sapratu to, bet ko mēs ieviesīsim šobrīd ir nevis kvotas, bet mēs diferencēsim atbalstu procentu. Tātad uz reģioniem es gribu, ka uz Latgali iet augstākais atbalsts procents, kas ir iespējams, un Rīgā, ka būtu tas zemākais procents. Un tad tas arī dot uzņēmumiem, kuri varbūt šobrīd atrodas Rīgā vai projektam, ko varētu īstenot Rīgā, lai viņi sāk domāt, varbūt viņiem būtu vērts viņu attīstīt reģionā, ārpus Rīgas. Bozovičs kungs, tas laikam sasaucās ar ideju, ko mēs esam kādreiz pārnējuši. Mēs par to ideju esam arī runājuši, ka jo tālāk no Rīgas, jo tam atbalsta procentam būtu jābūt lielākam, tā arī pirmās Latvijas laikā ir bijis. Jo tālāk no Rīgas skolotājs strādā, jo viņš saņem lielāku algu. Un tā ir arī šodien Igaunijā, jo tālāk uz robežu un strādā. Tas ir viens. Bet ja būs atklātais viens konkurss, tas jau nenozīmē, ka Latgales projekts, viņš ies cauri. Viņš neies cauri, lai viņam arī atbalsta procents būs lielāks. Bet es varētu teikt, ka tā grūtība mums ir šobrīd nevis uz to, ka projekti no Latgales tiek noraidīti, bet, piemēram, uz 40 miljonu latu pieteikumu apmēram 1,4 miljonu bija no Latgales. Vispār nebija 6-7 projekti. Citiem ļoti mazs ir tas naudas apjoms, uz ko piesakās. Latgalieši ir pārāk pieticīgi naudu paņemt. Nē, es nedomāju, ka ir pieticīgi. Es domāju tas, ka tie spēles noteikumi bija tomēr drusku agrāk zināt, tuvāk Rīgai kā ārpus Rīgas. Jūs tikko teicāt, jūs labosiet vecās kļūdas, bet kāpēc jūs pielaižat uzreiz jaunas kļūdas? Piemēram, nacionālās subsīdijas jau ir apstiprinātas, un viņās ir tā sadaļa augsnes ielabošana, jā? Pagājušā nedēļā 2 reizes izbraukāju uz Austrumu Latgales lauka atbalsta dienestu, pieteikumus viņi nepieņem. Šodien piezvanu tikko pirms šīs mūsu sajiešanas, un viņi saka, pieteikumus pieņemsim līdz 1. martam, un pieņemsim ne tikai 28. ir pēdējā diena, pirmdiena, jā? Šodien man to tikai pasaka, un pieņemsim un reģistrēsim ne jau dienā, bet pa minūtēm. Ļoti konkrēti pārmetumi, Kariņkungs, kā to var atrisināt? Visu, ko jūs stāstījāt, ja viņi ņemts vērā un latgalieši vairs nebūs, teiksim, pēc gada vairs tik aizvainoti kā tagad? Šeit ir tā, ja tā būtu mana ministrijas, šo pēcpusdienu to tiktu galā. Es runāšu ar savu kolēģi Rozes kungu un uzprasīšu, vai viņš vispār zina, ka šādā veidā atbalstienes strādā. Minūšu laika jautājums. Jums ir dotas minūtes. Lūdzu, izdariet visu. Šī ir viena no lietām, pie kurām es strādāju, lai tie spēles noteikumi būtu zinām nevis dienu vai 2 dienu pirms tam, bet saulaicīgi. Es uzskatu, ka tas ir neiespējami reaģēt. Paldies, kungi. Tā akmeņu mētāšana mums tagad ir jāizbeidz, jo stunda, iedomājieties, ir pagājis mūsu sarunās, un knapi, ko esam paspējuši izrunāt, tā ir tiesa. Bet no otras puses, stunda par Latgales reģionālu attīstību šķiet mums ir iezīmējis vismaz tās problēmas, kas gan valdībai, gan, protams, pagasta padomei turpmākšais gados būs jārisina. Pirmkārt jau, kā to naudu no Rīgas dabūt līdz Latgalei. Tas bija jautājums, ko mēs vismaz centāmies iezīmēt. Nākošu nedēļu mēs dodamies uz piekrasti, uz Enguri, kur stundu pirms panorāmas šai pašā kanālā, šai pašā vietā mēģināsim izzināt ar piekrasti un dabas aizsardzību saistītās problēmas un pašvaldību atbildību tajās. Līdz tam laikam, ar labvakar!